Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes administratīvā biroja priekšnieks Valdis Bračs šodien informēja žurnālistus par jaunumiem policijas autoparkā. Esam saņēmuši pirmo piegājienu no kopējā transporta līdzekļu skaita, kas ir paredzēts valsts policijai no jaunā iepirkuma, jaunās līzinga mašīnas. Un praktiski pagājušajā nedēļā tāpēc netikāmies, ka tās mašīnas jau mēs gatavojām pavēlē, varētu palaist eksploatācijā un darbinieki jau tiktu strādāt. Esam kopā saņēmuši 29 jaunas transporta līdzekļus. Ir gan Volkswagen, gan Škodas, ir arī Peugeot automašīnas, tā kā viņas ir dažādas. Un iecirkņu inspektoriem ir iedotas Volkswagen Tiguan trafarētas automašīnas, ir arī netrafarētas, un dežūrdaļām ir iedots. Praktiski viss transports ir sadalīts pa visu reģionu, kad arī uz visiem iecirkņiem kopā bija 10 Tiguan trafarētās automašīnas, sadalījām proporcionāli katram iecirknim pa 2. Līdz nākamajai reizei, kad saņemsim, tad skatīsimies tālāk, kā dalīt. Satiksmes uzraudzības rotai ir dotajā brīdī jāpastrādā kādu laiku ar vecajiem transporta līdzekļiem, kas mums ir palikuši no iepriekšējiem gadiem, un pie jaunajiem ir tikuši kārtības policijas iecirkņu inspektori un krimināla policijas darbinieki.